Mitišu. Redzam, jā. Šajā trešajā pozīcijā, jo diezgan laicīgi starta pozīcijas tika izmainītas, līdz ar to nav tā, ka gluži pēdējā brīdī neiziet uz starta Gaisa Vilks, bet Gianluigi Galli, kurš startēja pirmajā braucienā, arī Galli vietā nostājas šobrīd Čičerits. Divi komandas biedri, Vilks un Čičerits ar mini automobīļiem, un viņiem pa vidu ir Jano Ligurs. Un šobrīd starts tiek dots, cerēsim, ka nebūs Igaunim falšstarts. Pārliecinoši ātrāk par pārējiem startē, bet redzam jau turpinājumā otrajā, trešajā pārnesumā tiek mini ļoti pārliecinoši garām Liguram. Ligurs paliek pēdējā pozīcijā jau pirmajā un otrajā pagriezienā. Vilks vadībā, Čičerits otrais un Ligurs ir trešajā vietā. Redzēja starta reakcija, redzējām, Liguram ir vislabākā no šī trio. Gaisa Vilks atrodas visaugstāk pagaidām no šiem trim braucējiem. Kopvērtējumā pēc pirmajām divām kvalifikācijām viņš ir 16. pozīcijā, Jano Ligurs ir 17. un Čičerits mums ir 21. Viņam bija neveiksme pirmajā braucienā, viens no pēdējiem palika līdz finišam gan tika. Lūk, vēlreiz pieļauj kļūdu francūzis, bet Ligurs nespēja to izmantot. Vispār ļoti lēns šodien izskatās Ligurs šajā slapjā trasē, ārkārtīgi piesardzīgs, bremzē diezgan laicīgi, negrib pieļaut kļūdu un izskatās, ka vairāk mēģinās nokļūt līdz finišam. Gaisa Vilks tomēr mēģina pacīnīties, teorētiskas iespējas viņam pastāv. Tagad iekļūt arī pusfinālā, kā es teicu, viņš ir 16. Ar savu konkurentu nelielu palīdzību arī varētu to izdarīt, bet šeit saslīd ielgušā sanslīde, zaudē pāris sekundes. Gaisa Vilks, viņam bija jau vairāk kā 3 sekundžu pārsvars pār Gerlēnu Čičeritu, bet šobrīd viņš daļu no šī pārsvara pilnīgi noteikti ir zaudējis. Arī Ligurs nemaz tur tik tālu aizmugurē nav šobrīd. Čičeritam iespējams uz beigām šim braucienam varētu arī Ligurs pacīnīties par augstāku pozīciju. Turklāt viņš jau ir izbraucis Jokerapli. Redzam, ar redzamību vismaz Vilksam izskatās viss kārtībā no šī rakursa spriežot. Mēs labi redzam Vilksu, tas nozīmē, ka arī Vilksam būtu labi jāredz mūs. Vājais punkts Solberga Citroen automašīnā bija šī kondicionēšanas sistēma, gaisa padeve priekšējiem veistikla, kas pamatīgi aizsvīt šajos mitrajos laika apstākļos, un faktiski pārvilka svītru. Pārvilka svītru, jāsaka, sākotnēji pats Peters Solbergs ar šo ļoti agresīvo braukšanu otrajā kvalifikācijā, ko gan lielā mērā mēs izbaudījām, bet tiesneši nolēma, ka pārāk agresīvi viņš ir uzbrucis Matijas Ekstroma pozīcijai, uztriecoties viņam no aizmugures 4. pagriezienā. Atceramies, tas vakar notika otrajā kvalifikācijā un vēlāk saņēma melno karogu. Savukārt interesanti, ka pa savu apdzīšanas manevru brīdinājumu saņēma arī Matijas Ekstroms, bet tiesneši uzskatīja, ka Ekstroma gadījumā šis uzbrukums nav bijis tik agresīvs un atbilst daudz maz noteikumiem. Redzam, kāds šeit ir dubļi un peļķes jau līkuma ārmalā izejā uz starta finiša taisni. No pēdējā pagrieziena šobrīd nekāda cīņa nenotiek, līdz ar to varbūt braucēji vēl spēja noturēties šajā līkumā. Šeit ir pamatīgi peļķa uz trases. Savukārt jau otro reizi izslīd Gaisa Vilks, kurš brauc krietni agresīvāk nekā Čičerits un Ligurs. Un Ligurs izskatās, ka varētu mēģināt tikt garām Čičeritam pēdējais aplis. Būs jābrauc arī Jokerī. Iepriekšējā aplī to jau izdarīja Vilks. Pamatīgi slidināšanās, tā kā tikai 3 mašīnas ir trasē, tad īpaši daudz darbības varbūt savstarpējā cīņā nenotiek. Redzam, arī tramplīns ārkārtīgi piesardzīgi Vilks to veids un dodas šobrīd uz finišu. Laiks viņam būs labāks nekā Kronholmam pirmajā braucienā, turklāt par 4 sekundēm labāks. Un redzam, Ligurs ir ticis garām Čičeritam, jo Čičerits brauca vēl arī Jokeraplī.
Labākais rezultāts šobrīd 4 minūtes 01 sekunde. Gais Vilks to ir uzrādījis Jano Ligurs. 4.05 viņš ierindojas 4. pozīcijā aiz Gronholma un Solberga. Bet tie ir pirmie 2 braucieni tikai pa 3 dalībniekiem katrā no braucieniem. Un mums priekšā 3 braucieni superkāri ieskaitie. Redzam vēlreiz, kā startā visiem ielika uzreiz pa pusmašīnas korpusu Ligurs, bet no 2. 3. pārnesumā jau pārslēdzoties tas pātrinājums nebija vairs tāds kā mini automobīļiem, kas šajā sezonā arī tiek diezgan intensīvi attīstīti ar domu nākamajā sezonā jau nopietni startēt un piedalīties pilnas sezonas garumā. Un tad tieši arī Gerlēns Čičerits cer startēt jau ar pilnas sezonas programmu. Tāds vismaz bija viņa mērķis. Atceramies sezonas sākumā Laims Dorans šīs komandas sastāvā startēja, bet vēlāk viņi nomainīja. Lūk, šis cilvēks Gais Vilks. Really treacherous, Neil, to be honest. I was a little bit disappointed, not with myself, but it's just changed quite a lot bigger puddles since obviously we did the morning warm-up. Everybody's going to have to face it, but I had caught two big puddles and had a big slide in turn 4, so lucky to get away with one, to be honest. I just had to keep it flat and hope we kept it out the wall. But yeah, those are the 2 things that cost a good handful of seconds, so that's really disappointing. But, you know, we're still leading at the moment. Petter, obviously after his bad luck yesterday, we're quicker than him. I think he had a problem though in the race. He hit the wall, I think. Thank you. Pagaidām ātrākais Gais Vilks dzirdējām, jā, atšķirīgi apstākļi ir no šī rīta treniņa sesijas. Lietus ir vēl pamatīgi salījis trasē 2 lielas peļķes un pamatīgi izslīd 4. līkumā, kur nav saķeres nemaz šajā grantētajā daļā. Par to bija liels jautājums, kā uzvedīsies, vai kāda būs saķera un apstākļi tieši šajās grantas sekcijās, kas neatbilst īsti varbūt klasiskajai izpratnē par to, kāda ir grants sekcija. Bet jebkurā gadījumā cerēsim, ka līdz dienas beigām šis lietus neizskalos pilnībā šo grants sekciju un tur nebūs vienas peļķes. Bet šobrīd pirmais latvietis iziet uz starta. Iekšmalā būs Reinis Nitišs. Viņš ir 3. braucienā, blakus Robins Larsons, turpat tālāk Kevins Eriksons, Matijas Ekstroms un Antons Marklunds. Jā, Matijas Ekstroms arī jau šajā braucienā čempionāta līderis. Vakardien arī nevisai veiksmīgi viņam 2. kvalifikācija, atceramies, tāpēc tagad šodien tik agrs brauciens. Un esam gatavi 3. kvalifikācijai. Reinis Nitišs iekšmalā izkustās no vietas, redzējām parāk nedaudz Eriksons, bet tieši Reinim lielisks starts un varētu viņš izvirzīties vadībā. Blakus viņam čempionāta līderis, tieši aizmugurē jau tagad Matijas Ekstroms un Reinis ir vadībā. Lielisks sākums, dzirdam līdzjutējus, bet Reinis pirmais dodas visās peļķēs, jābūt viņam ļoti uzmanīgam. Viņš pirmais izmēģinās šos apstākļus, pārējie visi skatīsies uz Reini, kā viņa mašīna turās šajos līkumos. Matijas Ekstroms var jau vērot, cik laba saķera vai cik slikta saķera ir Reinim katrā no līkumiem. Un skatāmies tagad grantētajā daļā. Šeit pirmais tramplīns, pagaidām viss kārtībā. Reinis faktiski bez kļūdām brauc. Šajā ziņā es domāju, ka pie Reiņa braukšanas stilu mēs esam pieraduši. Pārāk daudz kļūdas viņa izpildījumā mēs neesam redzējuši. Brauc ārkārtīgi prātīgi. Nopietnas kļūdas nepieļauj, bet šajā trasē, kā dzirdējām no Gaisa Vilks komentāra, apstākļi ir vienkārši briesmīgi. To mēs redzam arī mūsu acīm. Apstākļi ir briesmīgi. Šobrīd jau blakus mēģina izbraukt Matijas Ekstroms. Neizdodas viņam tik garām. Matijas saslīd nedaudz vairāk pirmajā pagriezienā. Reinis noturs vadībā. Pagaidām viss kārtībā. Reinim turklāt neviens netraucē. Džokerī nav jābrauc. Ja pilnīgi noteikti pagaidām var viņš atlikt tos pēdējo apli izslīd šeit uz peļķes, kur saslīdēja arī Gais Vilks, bet noturās joprojām priekšā Matijasam Ekstromam. Un Reinis joprojām nelaiž garām pasaules čempionāta līderi. Šī rīta treniņos Reinim bija tikai 16. rezultāts, cik man te rāda treniņu rezultāti. Jānim bija 7. rezultāts, bet ātrākais bija Andrijas Bakeruts. Viņu mēs vēl tikai redzēsim. Dodas Džokerī šobrīd Marklunds. Eriksons tur ir bijis, bet vairāk mums interesē lūk Reinis. Reinis tā skaisti pa iekšmalu. Nedaudz plašāk mēģina Matijas Ekstroms, bet labi nobloķē trajektoriju. Reinis jāpiebrauc priekšā pirmajā līkumā. To arī izdara.
Otrais līkums nav tā vieta, kur var mēģināt apdzīt. Matijas neriskēs, viņš nedrīkst riskēt. Viņš redzēja, ka Peters Solbergs ir izstājies. Tas nozīmē, ka Matijasam vienkārši jāizbrauc līdz finišam. Nav pat nepieciešamība šeit obligāti